Sveiki! Šodien pastaigājamies pa Doma laukumu. Saule spīd, ārā kafejnītes pilnas, cilvēku atpūšas, bet, ja paskatās uzmanīgāk, brūģī var redzēt tādas kā senu ēku aprises iezīmētas. Jā, tās ir zīmes no pagātnes, un tieši vienā no šīm senājām ēkām, kas tur kādreiz stāvēja, radās pat pirmā Rīgas konditorija. Tieši tā, un tas ir mūsu šodienas izpētes mērķis, mēģināt saprast, kā tas viss sākās. Mums ir pieejams raksts par kavietceliem, krepšu un, kas interesanti, pat par igauļu kalēju fabrikas saknēm šeit, Rīgā. Jā, izsekosim šo uzņēmēju stāstiem un ko viņi mums ir atstājuši mantojumā. Sāksim ar sākumu. Kavietceli. 4 brāļi, vai ne? Tieši tā. 4 brāļi kavietceli, Lorents, Jesāja, Heinrichs un Johans. Atbrauca uz Rīgu no Kūras, tas ir Šveicē. Konditora amatu viņi bija apguvuši pie tēva, bet Vācijā. Un viņi laikam saprata, ka šeit, Baltijā, Livonijā, kā toreiz teica, ar saldumiem ir, tā pa švaki. Jā, viņi saskatīja iespēju, tādu tirgus nišu, teiksim tā. Un izmantoja to. Jau 1796. gada atvēra konditoriju, tagadējā Lielās pils un Šķūņu ielas stūri. Un panākumi, protams, bija gandrīz momentāmi, jo, konkurenti vienkārši nebija. Un kas vēl interesanti, viņi arī apmācīja citus šveiciešus. Principā radīja tādu kā mazo Šveices konditoru skolu tepat Rīgā. Jā. Un biznesa gāja tik labi, ka viņi sāka paplašināties. Vēra vaļā filiāles arī citās pilsētās reģionā. Un tie ir tas Kalevs stāsts, vai ne? Tieši tā. 1806. gadā viens no brāļiem, Lorents, pārceļas uz Rēveli, tagadējo Tallinu, un atver tur konditoriju Pik ielā 16. Un tas ir tas pats uzņēmums, kas vēlāk kļuva par slaveno šokolādes fabriku Kalev. Neticami. Un viņu logo joprojām ir tas gadskaitlis 1806. Jā, tas ir vēsturisks fakts. Bet ar ko tad viņi Rīgā cienāja cilvēkus? Tajos pirmajos gados, teiksim, ap 1802. gadu. Piedāvājums bija diezgan iespaidīgs. Bija liķieri, punšs, limonādes, pat mandeļu piens, protams, šokolāde, smalkas franču konfektes, tortes, cukuroti augļi. Izklausās pēc īstas saldumu paradīzes tiem laikiem. Un tas atmaksājās. Brāļi kļuva tik bagāti, ka nopirka villu dzimtajā Kūrā un nosauca to par Rīgas namu. Skaidrs, kāpēc. Rīga bija zelta bedre. Īpaši tā Johana vadītā konditorija, tā bija visienesīgākā. Jā, bet skumja, ka pats Johans, tas, kurš vadīja to ienesīgāko filiāli, nomira 1834. gadā. Viņš tā arī nepaspēja to villu izbaudīt. Dzīvē tā iegrozās. Biznesu tad pārņēma viņa dēls Johans Rudolfs. Viņam bija arī kaut kāda likieru ražotne. Jā, nelielā likieru ražotne, Šāren Kavizel, un šķiet, dēls vairāk pievērsās tieši dzērieniem. No 1836. gada viņš piegādāja mākslīgos minerālu ūdeņus, populārajai Vērmenes dārza iestādei. Importēja arī Eiropas dabīgos ūdeņus. Bet arī viņš ilgi te nepalika. 1845. gadā atgriezās Kūrā. Jā. Un pēdējie kavietceli Rīgā bija viņa dēli Rudolfs Heinrichs un Kārlis Johans. Viņi kļuva par Šveices konsuliem šeit, bet abi nomira diezgan jauni. Bez pēcnācējiem tā šis kavietcelis ārs Rīgā, diemžēl iznīka. Un kas notika ar biznesu? Konditoriju pārdeva 1863. gadā. Likieru rūpnīca gan darbojās ilgāk līdz pat 1940. gadam, bet to pārdeva jau 1908. gadā. Un tā villa Kūrā, tas Rīgas nams, tagad esot veco ļaužu nams. Tātad kavietcelu ēra beidzās un konditorija nonāca jaunās rokās. 1864. gads uz skatuves parādās Alberts Krepšs. Jā, Alberts Krepšs dzimis netālu no Berlīnes, un viņš nāca ar pavisam citu vērienu šķiet. Kā tas izpaudos? Viņš uzreiz ķerās pie lielas pārbūves. Paplašināja telpas, otrajā stāvā izveidoja plašas, elegantas zāles tieši kafejnīcai, un tas kļuva ļoti populārs īpaši dāmu vidū. Un tas bija kas īpašs, ka dāmas varēja naut? Jā, ļoti. Tajā laikā sievietei vienai apmeklēt tādu publisku vietu bija, gandrīz vai nepieklājīgi, bet Krepšs radīja tādu vidi, kur tas bija pieņemami. Tāds solis uz priekšu sabiedrībā. Tas ir interesanti, bet dzirdēju, ka viņam bija arī idejas, kas ne visiem patika. Tā prasība noņemt cepuri telpās. Jā.
Tas esot ļoti kaitinājis iebraucējus no laukiem, varat iedomāties atbrauc uz lielo pilsētu un tev uzreiz noliek pie vietas. Un vēl viņš nomainīja franču saldumus pret vāciskiem, Berlīnes virtuļi, marcipāns. Drosmīgi. Varbūt mēģināja uzsvērt vācu kvalitāti vai piesaistīt citu publiku? Iespējams. Katrā ziņā Krepša kafejnīca kļuva par īstu centru. Tur pārdeva biļetes uz pasākumiem, vāca ziedojumus, un tā kā birža bija tepat blakus, tā bija iecienīta tirgotāja tikšanās vieta. Arhitekts Bokslaus arī esot rakstījis par to vietu. Jā, viņš atmiņās minēja to rosību, tirgotāji slēdz darījumus, saimnīcas nāk pēc lieldienu virtuļiem, un pat svaigas austeres tur varēja dabūt, kad bija sezona. Un tas tāds par ledu skulptūru? Tas ir kaut kas pašam caram Aleksandram II? Jā, tas bija 1867. gadā. Krepšs ieraudzīja karikatūru kādā Berlīnes žurnālā un izveidoja milzīgu ledus kausu. To balstīja sieviešu figūras, viss bija krāsaini izgaismots pat ar strūklaku vidū. Cārs esot bijis sajūsmā. Vienkārši nediceni. Bet laikam tāda popularitāte radīja arī skaudību. Šķiet, ka jā, jo atļauju tālāk paplašināt ēku viņš tā arī nesaņēma. Un kā tad beidzās paša Krepša ēra? Alberts Krepšs nomira 1904. gadā, drīz pēc tam arī viņa dēls Rudolfs, un tad sākās Pirmais pasaules karš. Krepšu ģimene bija Vācijas pavalsnieki. Un tas nozīmē problēmas. Tieši tā. 1914. gadā viņiem nācās Rīgu pamest, dažus izsūtīja uz Vāciju, citus uz Krievijas iekšieni, restorāns slēdza, un veco ēku jau 1915. gadā nojauca. Tur bija plānots celt lielāku veikalu. Bet vārds Krepšs tomēr nepazuda uzreiz. Nē, nepazuda viss. Jau 1918. gadā šo nosaukumu piešķīra restorānam, kas atvērās blakus ēkā. Lielajā pilsielā 25, tā bija bijusā Doma baznīcas diakonāta ēka ar skaistu klasicisma portālu. Bet šim jaunajam Krepšam laikam neveicās tik labi. Diemžēl nē. Tā reputācija bija, tā diezgan skandaloza, bieži mainījās īpašnieki bankroti, zādzības, runā, ka pat kriminālās aprindas tur pulcējās. Ak vai. Un cik ilgi tas pastāvēja? To slēda 1933. gadā, pēc tam ēkai bija vēl īs, bet raips mūžs. Tur kādu laiku bija Pērkonkrusta klubs, tā laika radikāli nacionālistu organizācija, vēlāk telefona centrāli. Un tad? Un tad nāca lielā Doma laukuma pārbūve, kas sākās 1935. gadā, un šo ēku nojauca. Bet vai kaut kas no tā viss ir saglabājies? Kaut kas taustāms? Ir gan. Tas skaistais klasicisma portāls no lielās pilsielas 25 ēkas to saglabāja, un šodien tas ir iemūrēts sienā pie slavenajiem 3 brājiem mazajā pilsielā. Tas ir jāredz. Tāds mazs vēstures fragments, ka mēs ikdienā iespējams paņem darām, nemaz nezinot stāstu. Tieši tā. Maza liecība par kādreizējo rosību. Un tā mēs atkal esam Doma laukumā. Protams, ēkas ir citas, bet šī vieta joprojām ir tāda kā Rīgas sirds, kur cilvēki nāk baudīt kafiju, kūkas, satikties. Jā, netieši turpinot to tradīciju, ko pirms vairāk nekā 200 gadiem aizsāka tie uzņēmīgie šveiciešu brāļi Kavieceli un ko vēlāk attīstīja enerģiskais Alberts Krepšs. Viņu mantojums dzīvo. Varbūt ne tik daudz konkrētās ēkās, cik pašā Rīgas kafejnīcu kultūrā. Tajā baudā nesteidzīgi pasēdēt, iedzert kafiju. Tieši tā! Tā ir daļa no mūsu pilsētas identitātes. Un tas tiešām liek aizdomāties, cik daudzām citām vietām, kurām mēs katru dienu paietam garām, ir tikpat bagāta, bet varbūt apslēpta vēsture. Kaidus stāstus glabā bruģekmeņi zem mūsu kājām?